Labvakar! Lūdzu paceliet rokas visi tie klātsošie pieaugušie, kur nereiz nav bijuši slimnīcas telpā, ne kā apmeklētāji, ne kā darbinieki, ne kā pacienti. Paldies! Arī savu pētījumu ietvaros man neizdevās atrast nevienu tādu respondentu, kurš nekad nebūtu bijis slimnīcā. Izlasot tēmas pieteikumu, varētu rasties jautājums, kas ir kognīcija. Tad vēlos paskaidrot, ka kognīcija ir visu tādu procesu kopums, kā mēs uztveram ārējo pasauli. Attiecīgi mūsdienu izpratnē kognīcija aptver uztveri, domāšanu, valodu, motoriskās, tas ir kustības spējas, kā arī emocionālos aspektus. Darba mērķis ir pētīt, konstatēt un salīdzināt, kā slimnīcas telpa funkcionē cilvēku apziņā, gan slimnīcas darbinieku, gan apmeklētāju, gan pacientu acīs. Svarīgi atzīmēt, ka līdz šīm slimnīcas telpa nav pētīta kognitīvo zinātņu aspektā. Līdz ar to šis pētījums ir novatorisks. Pētījuma ietvaros tika izvirzīta hipotēze, ka slimnīcas darbinieku redzējums uz telpu būs stipri atšķirīgs no pacientu, kā arī apmeklētāju redzējuma. Tas saistīts ar to, ka personības domas un uzvedība ietekmē vidi, kurā mēs atrodamies. Svarīgi atgādināt, ka ne tikai vide, bet arī psihiskie procesi ietekmē mūsu uztveri. Attiecīgi, pirmo reizi nonākot slimnīcas telpā, redzējums varētu būt tāds, kāds ir redzams attālos man aiz muguras, jo tomēr ir uztraukums par nonākšanu nezināmā stacionārā vietā. Pētījuma dizainu veido divas pētniecības metodes. Ierobežotais produkcijas uzdevums, ja vienkāršāk tā ir anketa, kurā ir dots teikuma sākums un respondentiem jāpabeidz tas ir jāpabeidz. Savukārt, lai varētu analizēt liela apjoma datus, kā arī noteikt to biežumu, tiek izmantota kontenta analīze. Svarīgi atzīmēt, ka arī analizējot datus liela loma ir stereotipiem, jo stereotipi uztur īpašību kopumu, kā arī ietekmē mūsu telpisko uztveri. Tie veidojas socializējoties, kā arī caur plašsaziņas līdzekļiem. Stereotipiem ir divas lielas grupas - individuālie un sociālie stereotipi. Pētījuma ietveros es vairāk uzmanību pievēršu tieši sociālajiem stereotipiem, skatoties, kā tieši slimnīcas telpa tiek raksturot dažādās pieredzes grupās, pieņemsim darbinieku, pacientu, kā arī apmeklētāju grupas. Tagad pievērsīšos empiriskajai daļai un sākšu es ar darbinieku pieredzes grupas rezultātiem. Kā redzams, slimnīcas telpa galvenokārt tiek raksturota ar jēdzieniem, kas norāda uz telpas vizuālām īpatnībām. Un, protams, tie ir pozitīvi jēdzieni kā gaiša, tīra, sterila, tomēr arī parādās tādi jēdzieni, kas tiek uztverti caur ožu. Līdzīgi kā darbinieku pieredzes grupā, arī pieredzes grupā slimnīcā regulāri uzturos kā pacients, slimnīcas telpa galvenokārt tiek raksturot ar pozitīviem jēdzieniem, bet tajā pašā laikā parādās arī negatīvs jēdziens, kā pieņemsim drūma, kas ir saistīts ar emocionālajiem aspektiem. Pieredzes grupā slimnīcā uzturos regulāri kā apmeklētājs, parādās dažādi jēdzieni, gan pozitīvi, gan negatīvi, un tas varētu būt saistīts ar to, ka cilvēkam ir dažādi pieredzi. Piemēram, ja viņš ir pie vīra, kurš ir smagi slims katru nedēļu, protams, ka viņam būs negatīvāks telpiskā uztvere nekā tad, ja viņš ir kāds pārstāvs pie medicīnas kompānijā. Pieredzes grupā slimnīcā esmu bijis kā apmeklētājs 1 līdz 3 reizes dominē šīs negatīvais telpas raksturojums, tieši emocionāli negatīvs. Tā ir nomācoša, skumja, drūma, neumulīga, netīra, kā arī, protams, vizuāli galvenokārt slimnīcas telpa tiek uztvērta ar pozitīviem jēdzieniem kā balta. Visplašākajā pieredzes grupā slimnīcā esmu bijis kā pacients 1 līdz 3 reizes, dominē emocionāli parādās atkal šie te negatīvie raksturojumi, bet savukārt parādās arī, piemēram, pozitīvas, piemēram, balta, gaiša, tas parādās neatkarīgi no grupām. Pieredzes grupā slimnīcas telpā esmu bijis kā pacients, gan kā apmeklētājs 1 līdz 3 reizes, dominē arī šis te negatīvais raksturojums, emocionāli negatīvs raksturojums parādās arī tādi jēdzieni, kas tiek uztverti caur ožu, pieņemsim, slimnīcas telpa klusa un ožu, un kā arī tā ir specifisks māku. Kā es minēju jau arī savā uzstāšanas sākumā, tad man neizdevās atrast nevienu respondentu, kurš nekad nav bijis slimnīcas telpā, kas varētu būt saistīts ar to, ka slimnīca mūsdienās ir kļuvusi par tādu sociālu vietu, kur nonāk cilvēks sasniedzot pusauģu vecumu.
pievērsušos secinājumiem. Tas, kā mēs uztveram telpu, ir atkarīgs ne tikai no reāliem lielumiem, bet arī no sociālajiem aspektiem, kā arī emocionāliem aspektiem. Atbilstoši izvirzītāji hipotēzē, darbinieku slimnīcas telpiskajā uztverē iztrūk šīs te negatīvais aspekts, uzslāņojums. Svarīgi atzīmēt, ka slimnīcas telpa caur vizuālajiem stimuliem tiek raksturota ar emocionāli pozitīviem jēdzieniem. Savukārt, caur emocionāliem tiek raksturota ar negatīviem jēdzieniem, kā drūma, nomācoša, protams, izņemot darbinieku grupu. Visās pārējās grupās tas ir neatkarīgi, kad tas emocionāli tā parādās negatīvi. Svarīgi atzīmēt, ka ne tikai pieredzes grupa, bet arī vecums ir ļoti svarīgs, jo tieši jaunieši ir tie, kas ir visnegatīvākie attiecībā pret slimnīcas telpu un norāda to, ka ne tikai tā ir specifiska smaka, bet tā arī ož un smird. Tātad jaunieši ir drosmīgāki un norāda tādus ļoti atklātus terminus. Tātad visu respondentu vidū kopā aptverot, pirmajā vietā ievietojas tādi jēdzieni, kas ir uztverami caur redzi, otrā vietā tie dažādi jēdzieni raksturojumi, kas ir uztverami caur ožu, trešā vietā caur emocionālo un ceturtajā vietā ierindojas audiāli. Protams, paldies visiem klātesošiem par uzmanību. Aicinu jūs izbaudīt pavasari, atpūsties, pievērsties veselīgam sporta veidam un noteikti nonākt slimnīcas telpās pēc iespējas retāk. Paldies!